kad vīrs un sieva savā starpā praktizē šo lēmprātību, laipnību un cieņu, tas īpaši ietekmē bērnus. Kad bērns, vērojot tēvu un māti, cik viņi pacietīgi un lēmprātīgi sadarbojas savā starpā, kā viņi tiek galā ar visādiem dzīves izaicinājumiem, uzticoties Dievam, lūdzot, tas bērnam dod absolūtu tādu mierīgu identitāti. Viņš var izaugt stabils un harmoniski vesels. Turpretī, ja viņš dzīvo tādā satrauktā dusmu un pārmetumu vidē, tas var atstāt ārkārtīgi smagas rētas bērnu dvēselē. Pat ja viņš ir apģērbts pēc labākiem standartiem, un pat ja viņam visi gadžeti ir un viss, ko viņš vēlas, viņam ir, tieši šī ģimenes vide, šis ģimenes garīgais klimats atstāja milzīgu ietekmi.